Kā jau parasti, diena iesākās vienā skriešanā, bet šodien būs kaut kas interesants nekā parasti. Bļāvēs. Pietur mošu to lūpu uz augšu. No! Paga! Uz atpakaļ! No! Noņēmu bumperu pavisam. Tagad viss kā cerīgāk. Un vienīgais Kārlim ar to sajūgu ir, kā ir pieredze pie dīzeļiem. Kurš turpinājums sagos. Kaut kā tā. Kristaps man tam māca kaut kāds prikals. Es nesaku, tas ir pareizi. Bet if it works, it works. Nu, tieši tā, if it works, don't fix it. Nu jā, elementāri. Kārlis arī būs širo sānu pabeidzis. Viņš izdarīja visu citādāk. Tā kā es izdarīju, Kārli ir pareizi? Nē. Es neiedomājos diskā iekabināt. Braucam liet degvielu, bet nu mēs diezgan kavējam. Sandrs liet degvielu. Superniek, nu ko lietas, tas kas lētāks, ka jau dīzel, ne? Nu jā. 98. 98. Nopietni? Jā. Neredz, re, kur ir 98 rakstīts. Es nejā pirms tam. Bļai, tu uzspied veikalā, idioti. Kroč, jā, esam līdz krastenē tikuši, valkam kompaktu. Ar lielāku kompaktu un jā, viss notiek, viss pagaidām ir baigā svežakā. Šādi izstāst tā visu uzparīgi. 46. bļai, spolādams iet, bļai, visu kompaktu aizmūrē. Tā kā, jā. Tev vecīt 5 eiro pa daudz jau. Tu jau ieinstalējis viškīt pa daudz vecīt. Tev pietiks naudu vispār pēc tam? Es jau neteicu uz maksāt. Snap uztaisīt. Jā, principā jā. Krač jābrauc tālāk. Jādarbojās. Mums ir vislabākais 320D. Un jā. Pietiks? Buļā 20 litrus tu plāno izspolēt. Tu esi traks žeks, buļā. Tu neplānoju uz vietas stāvēt. Jebal. 98. Principā jā, degvielu ieliet, tagad jābrauc tālāk uz Piķernieku sporta kompleksu. Durvis kāds ir atpisis neģēles kompaktam. Buļā. Zaibal. Es atstāju bumperu mājās. Jā, Kristaps vispār buferu atstāja mājās. Sandrs jau bija gatavs viņu nogalināt. Bet kompakts tāda brauks bez purna, bļa. Jā, tā kā slētais variants, vismaz, lai izskatu pēc. Es jau zinu, ka Sandrs kaut kur iepisīs, vismaz nesapisīs buferu. Cerēsim bez smagām avārijām, bet mark my words. Bez lieliem kontaktiem. Kaut kā huiņi notiks, bļa. Tā kā tā. Nesponsorēta reklāma, bļa. Labākā garša man nav uzturēta. Nesponsorēta reklāma. Labākā garša un nesponsorēta reklāma. Tā kā tā. Kroči, labi, uzfilmēsim kaut ko būsim Biķerniekos, bet parādā tā. Kur te pakrīs? Jā. Te? Jā. Kārlis pārņem stafetu ar stūrēšanu. Mums pievienojās arī Jānsis. Tur jau viss noteikti, bišķiņ palaidām garām visu. Kaut kā tā. Kādas emocijas? Normāli. Ir ok. Es tikko sapratu, uz ko esmu parakstījies.
Zini, no rīta, kad es par to domāju, man tas galvā likās daudz vienkāršāk. Tagad tas skarīt. Jā, atcerāts. Tagad kaut kāds stulbas klipus varēšu tā filmēt. Ēc, kur vēl mašīnas, atradām brāļas pedāļus. Ui, pag. Brāļas Izrādās, pedāļus. viņi jau zināja par mūsu tēdājas projektu. Oh my god. Kārlis ietestēja to mašīnu, ar kuru šodien nebrauks. Alisīt, kas ir, kāpēc tas dusmīgi? Priec. Pēc viņš sevi. Jums ir kaut Kurač, jā, palīdzēs atrast tikko riteņu mašīnu. Vēl 12 minūtes un jādod mums pa bunduļiem. Tā kā, kurač, kompakti daudz maz gatavs, bet jāpēc tikai vaļā, bļa. Kurač, pirmais brauciens. Bišķiņ stresiņš, Biškiņ stresiņš. priekšā Emka, bet pohuj. Brāļi pedāļi. Jā. Treniņu ģenerāla mēģinājums, bļa. Skatīsimies, kā ies. Kurš izbrauc pirmais, jā? Es nezinu. Grač, es tā saprotu, ka tur kaut kāds liels. Tas man, bļa. Bišķiņš vakarā vienos tikai jāma pabeigt treniņu. Kāds sajūta Sandra? Kaut kas daudz sajūta.
Kaut kādu stundu pagāzājām, vairs nevar pielaist, nezinu kāpēc. Darbā. Laikam ir pēdējā opcija, ko jūs gribētu redzēt pasākumā, ka jūs valk ārā no trases. Kreikers teica, viņš esot mans lielākais fans. Es tā neteicu. Šurā mēs izgriezīsim ārā. Ko mēs to nepārdevām? Montēmo, jā. Bet tas tāpēc, ka tu kolektoru nenopirki. Tu vienkārši iepis kāpēk, tad 20 Mēs te iemaldījāmies. Neko vairs negribam tirgot. Ko tu tur dabūji? Oi, pasaskās mums mūsu darbs. Pagad. Tu izskaties pēc tēm Tas mani pazaudēja. Tas tikai seju un rokas un kājas, neko citu. Kamuflāžu. Tomēr mašīna aizgāja. Tūlīt izzināsim Kristapu. Kur ir dusmīgais puisis? Henrijs? Bļā, Harijs, kāds Henrijs? Nē, Gustavs. Ai. Es ceru, ka viņš šo neskatās. Kristaps lūpu aizmirsa garažā. Tāpēc mums jābrauc bez lūpas. Bet pagaidām viss turās, jāapsas kādas riepas ir. Nu jā, nav tās labākās, bet pohuj. Mēs negribam mainīt. Turpinājums sagos. Mums te būs kaut kādi video gan no telefona, gan no kameras, jo tā kamera dažreiz pamet čatu. Bet Kārlis ir laimīgs, viņš varēs tūlīt braukt uz skrūvēt MP7. Viņš tagad... Man ir citas prioritātes, man tas drifts nav aktuāls. Viņš tagad dīlers. Viņš staigā apkārt. Viņš staigā apkārt un visiem piedāvā MP7 svapot. Eju, bet šitien jau pizdā. Atbrauc, ka ejošām bez. Vai ko atbrauc arī HGK? Kaut kur galā ir. Sandri, karoči, ideja. Reku visiem kaut kas plīst, mums vajag nopirkt busu, vienkārši salasīt visu 48 žurku detaļas. Bus ir. Reku, Džeks atbrauc, oi, man ģenerators nomer 850 eiro, bļa, šeit tev ģenerators. Pa 100 eiro Kārlis vēl pieskrūvē. Uz busu 100, bet nevajag busu. Nā, nu tad jau vispār. Detaļas tikai šurps sādētas reizes. Gatavs braukt? Es jā. Kārlis var braukt pa stūšu. Es varētu to Gragans katlu vēl to kompaktu izpist popu. Tātad pēdējais brauciens. Aiziet. Pirmais līkums ir ielapojās un viss, un man ar abām rokām jālauc ārā. Tas Bet es to izdarīju. Man liekas, šis bija labāk. Tur lokojās, tāpēc, ka tu ieeji pilnā leņķī. Man bija tieši tas pats, kad es ar viņu griptripā braucu. Tā, tad mēs treniņu beidzām. Tā ir, ko vēl Džeki mauc. Nekas nav beidzies, bet mēs pusstundu ātrāk beidzām. Pusīt mums nepievīla. Nu, varēja varbūt labāk pabraukt. Kārlis man daudz ko iemācīja, beigās jūs kaut ko pat sāk saprast. Vai ne? Tas viņam nesamaksāja, lai viņš piekrist man. Kroči ir ko mācīties. Jāmauc atkal.
kompaktam, tas bija pēdējais brauciens. Sāc mums pateikt pašu galveno. Es nebiju šodien vissūdīgākais. Kādi jums komentāri? Mēs braucam MP7 skrūvē, tas ir vairāk komentāru, nav? Es viņam nesamaksāju, lai viņam parādītu īršiši. Bet kur afterīts? Garažā. MP7 part 3 tiks filmēts.